padarīšanai par mazu šķiet minivens, jeb mazie furgoniņi, jeb tā saucamie kabluki, jeb latviski būtu papēdīši, iespējams, ka jums ir nepieciešams aptuveni šāds auto. Mani sauc Ainārs Zariņš, un mēs jums šodien pastāstīsim par Peugeot Expert un Peugeot Traveller. Peugeot Expert pārstāv komercfurgonu vidējo grupu, un Peugeot modeļu rindā Expert atrodas starp mazāko furgoniņu Partneri un lielo furgonu Boxer. Jaunums trešajā paaudzē ir tāds, ka tā saucamo pasažieru versiju šoreiz sauc savādāk. Parasti tur bija Expert un vēl kaut kas, tagad rau Peugeot savējo sauc lepni par Traveller. Jaunās paaudzes Peugeot Expert pasažieru versijas nokristīšana pavisam atšķirīgā vārdā, proti par Traveller, mūsuprāt, ir visnotaļ pamatot un pareiza. Komforts šāda automobīļa salonā, protams, ir karalisks, ja ar to mēs domājam plašumu. Kā redzat, es atrodos Traveller otrajā rindā. Pa vidu starp pirmo un otro rindu var mierīgi pastaigāties. Un tā kā otrās rindas sēdekļi atrodas uz sliecēm, tad attālums starp pirmo rindu un otro rindu, protams, var variēt. Aiz manis vēl ir arī trešā rinda, un arī tie sēdekļi tiek bīdīti pa sliecītēm atkarībā no vajadzības, vai nu tur kādam ir jāiekļūst un jāsēž, vai arī pašā aizmukrē vēl ir nepieciešams ielikt ar kaut ko nozīmīgāku no bagāžas. Ceru, ka ekrāna bildē būs labi redzams, ka atšķirībā no miniveniem vidusmēra furgoniņu trešajā rindā ir ne tikai 2, bet pat veseli 3 sēdekļi. Turklāt tie nav nekādi nelieli ķeblīši, kurus pie vajadzības var viegli iegremdēt grīdā, bet tie ir normāli, kārtīgi sēdekļi. Tieši tādi paši kā otrajā rindā. Un arī vadītājiem un priekšējiem pasažieriem. Te var labi redzēt, ka ar 3 rindām it kā ļoti maz vietas bagāžai, taču vertikālā novietojuma ziņā nemaz jau tik nav. Vairākas trāvas čemodānas mierīgi te var ielikt. Un, kā jau teicu, par pieminētajām sliedītēm, ar ļoti vieglām kustībām mēs uzreiz bagāžnieku palielinam. Tikpat viegli mēs viņu dabūjam atpakaļ, kaut kad mums vajag. Viegli mēs arī tiekam vaļā no sēdekļu atzeltnītēm. Nospiežot podziņu, atzeltni pat nokrīt, nemaz nav jāpiepūlās. Kas interesanti, tieši tāpat tas notiek arī otrajā rindā, un tad mēs sēdekļu atzeltņu līmenī iegūstam pilnīgi līdzenu virsmu un varam visai prāvus priekšmetus novietot uz šīm te atzeltnēm. Es domāju, ka par televizoriem vispār nerunāsim, kad gruntīgāk leduskapu mierīgi var atvest mājās, vai no lielveikala jaunas durvis, kas nepieciešamas mājai, arī šeit varēs mierīgi ievietot. Un kas man patīk, piemēram, atšķirībā no parastajām kravas vairāk versijām, kas arī bieži vien ir vairāk vai mazāk pielāgoti pasažieru pārvadāšanai, tas atšķiras ar uz augšu paceļu jumtu, un mēs iegūstam lielisku aizsardzību pret lietu kādreiz, ja esam piknikā. Pievērsīšu uzmanību arī tam, ka būvējot šo auto nav skopojušies inženieri. Tātad par bagāžnieka atvēršanos jau pieminējām, bet šim furgonam atsevišķi atverās arī tikai stikls, ja jums ir jāievieto bagāžas nodalījumā mazi priekšmetiņi, kas tur aiz stikla uz tā saucamās palodzītes būs noviedojami. Šeit ir rokturītes un lūdzu, stikls jums ir vaļā, jūs ieliekat savu mantiņu, aiztaisat atkal to padarīšanu ciet un dodaties savās gaitās. Savs stāsts ir arī par sānu durvīm. Ņemot vērā, ka šī ir pasažieru versija, tad orientācija ir uz komfortu, tad šim auto sānu durvis atverās vai nu attiecīgo podziņu nospiežot uz atslēgas. Man atslēga ir kabatā, nospiežam lūk podziņu. Atvērām otras durvis nejauši. Tagad nospiedīsim pāreizo podziņu. Lūk, mums atverās mūsu durvis, mēs redzam mūsu bagāžu un cauri visam auto. Tad, esot šajā pusē, mēs atvērām abas durvis mierīgi ar atslēgu.
Bet to pašu var izdarīt vienkārši paraujot aiz kloķīša un durvis aizvērsies. Jeb vēl vieglāk šeit ir podziņa iekšpusē. Ārpusē to var nospiest, kad grib dabūt ciet, bet no iekšpuses, ja jātaisa pasažierim, arī viņš nospiest šo podziņu. Būvējot šo auto, ražotājs ir atļāvies ļoti daudz. Šeit ir faktiski visas tās mūsdienu autobūvas inovācijas, ko Peugeot lieto arī savos pasažieru automobiļos. Ņem, kuru gribi, vai tas ir vidusklases auto, vai tas būs kāds Peugeot minivens, jūs atradīsiet gan tos pašus risinājumus multimēdiju sistēmā, gan drošības jomā iekļautās sistēmas, gan pat RAW, varbūt, kad ekrānā var redzēt, tur priekšā aiz instrumentu sekcijas ir tās panelītes, kurā es redzu ātrumu cipariņos, kas man dublē to, ko man rāda spidometrs. Papildus plašajām iespējām, ko piedāvā šis automobilis jaunajam Peugeot Expert un Traveller, piemīt izaicinošs un agresīvs dizains. No komforta viedokļa salonā, manuprāt, viss ir ļoti labi uzbūvēts šeit. Ir divas vietas kaut kādiem dzērieniem vai glāzītēm vai pelntrauks, tur stāv ikdienā. Tas ir gan šoferu pusē, gan arī blakus sēdētāju pusē. Ja par Traveller, protams, nebūtu ko brīnīties, jo, kā jau iepriekš minēju, tas ir pasažieru versija šim te automobīlim un orientēts uz komfortu, bet jābilst, ka automēdija iepriekš brauca arī ar tīro kravas versiju, kuram aiz 3 sēdvietām priekšā ir kravas būda, var teikt, un arī tur bija daudz kas no tā aprīkojuma pieejams, kas ir šajā te pasažieru versijā. Lūk, mēs ieslēdzam atpakaļ gaitu. Mums ir ekrāniņš, kas rāda, kur mēs braucam, kā mēs braucam. Un ne tikai tā, kad ir viena kameriņa, ja, redz uz barģūras uzbrauc gandrīz. Nu, tā tad jāpakoriģē savs kurs. Tā ir, ka pļāpā reizē un brauc reizē. Bet ir arī pilna apskārta skata kamera sistēma, kas parāda, vai automobīlis kaut kur nesadursies. Lūk, mums gar aizmugurē aizbrauc, ja nekļūdos, Volkswagen Charan. Mēs to ļoti labi, ka televizorā varējām noskatīties. Kas gan man šajā automobīlī izbrīna, daudz kā, kas man ļoti patīk, tas ir ātruma pārslēgs. Tā ir automātiskā ātrumkārba, bet automātiskās kārbas režīma pārslēdzējs mazliet izbrīna. Neko tam līdzīgu es īsti vēl nebiju redzējis, laikam nevienā automobīlī. Tas man neatgādina ātruma pārslēgu nemaz, drīzāk kaut kādu veļas mašīnas režīmu iestatīšanas pogu. Lai man piedod ražotājs par tādiem izteicieniem, bet nav tā, ka ir nērti, bet šodien es jau braucu 3. dienu ar šo auto un joprojām reizē man kaut kas sajūg. Kad ir tradicionālais, tāds vai tāds, tas kloķis, par kloķi nebūtu pareizi saukt, pārslēgšanas svira, tomēr kaut kā pierastāk. Vēl, protams, šeit ir tāda podziņa M, tas nozīmē, ka šim te kravas faktiski ne, bet pasažieru furgonam ir manuālais režīms un attiecīgi aiz stūres RAW ir lāpstiņas, mēs varam ātrumu slēgt arī šīm lāpstiņām. Es pamēģināju nospiežot tajā manuālajā režīmā to darīt. RAW iedegās lampiņa un, protams, ātrumus uzreiz var slēgt ar šīm te lāpstiņām aiz stūres, bet tad, kad tu neesi ieslēdzis un brauc it kā drive pozīcijā, tik un tā tām lāpstiņām var pārslēgt. Kur tur ir tā atšķirība, kāpēc tas režīms šādi vēl bija jānodala, man ir grūti pateikt. Izlaižot Peugeot Expert jauno paudzi, tostarp pasažieru versiju Traveller, franču autobūvētājs mūsuprāt ir apsteidzis tādas savus tiešos konkurences, kā piemēram Renault Trafic un tādu vīni Opel Vivaro. Traveller šobrīd jau var mēroties spēkiem ar iepriekš viennozīmīgi augstākā plauktā liekamo Volkswagen Caravelle, ja varbūt pat Multivan. Patiesības labad jābilst, ka Peugeot Expert, šai gadījumā Traveller, nav nekas vienreizējs. Kā jau tas ir bijis pirmajās 2 paaudzēs, arī 3.
Ražotāji ir kooperējušies. 2 no sadarbībā iesaistītajiem ir, protams, franču koncerna Peugeot Citroën, abi līdzdalībnieki, tātad Peugeot un Citroën, un 3. šobrīd ir Toyota. Agrāk bija pierasts, ka Peugeot Citroën komercfurgons būvēja kopā ar Fiat.